Viena no lietām, kas mūs saista, ir tā, ka mēs abi nedzeram kafiju. Un neesam arī nekad to pagaršojuši. Es biju ļoti pārsteigts, kad satiku kādu, kur jūtu kā brāli vismaz šajā jomā. Vismaz tajā mēs esam tuvu. Vai tiešām tev neinteresē pat, kā tā kafija varētu garšot, jo es domāju, ka mūsu vidū ir daudzi kaislīgi kafijas aizstāvji. Jā, es nekad negribēju kļūt par kaislīgu kafijas aizstāvi, jo es paskatījos uz kafiju un viņa izskatījās melna un duļķēna un tāda bieza. Un no viņas nāca tāda rūgtana smaka. Un es domāju, un šitas tā kā ir jādzer? Nē, šitas neizskatās ne pēc kā dzeram. Nē. Laba atbilde. Es neiesaku jums to dzert, tiešām. Nē. Es esmu pamanījis, ka tu diezgan daudz ceļo. Tu arī tikko atgriezies no savā ziņā ceļojuma. Es šorīt pamodos Barcelonā. Un es esmu gulējis 4 stundas, tā kā piedodiet, ja sarunāju muļķības kaut kāds, tas nozīmē, ka es neesmu pagulējis vienkārši un es kaut ko murgoju, bet būs labi. Un gribēju tev pajautāt, tu arī kādā intervijā teici, ka tev patīk arī būt turistam Rīgā. Te arī ir daudz ko redzēt. Kas ir vieta vai pilsēta, valsts, kur tu esi bijis, kur tu gribētu kaut kad vēl atgriezties? Barcelona. Jā. Es tur esmu bijis pēdējo 15 gadu laikā ļoti daudz. Godīgi sakot, es laikam zinu šo pilsētu labāk nekā Rīgu. Barcelonā es varu iet bez navigācijas un zinu, kur es atrodos un zinu, kur es aiziešu, bet Rīgā man bieži vien sanāk apmaldīties. Tā ir ļoti skaista pilsēta. Es vispār neesmu pilsētu cienītājs, galīgi, jo es esmu uzaudzis mežā ar vecākiem pie dabas, nopietni mežā, jā, pilnīgs meža zvērs. Un mums mājās tur nāk pagalmā aļņi un lapsas un cauna apēda viss tas tikko mums arī. Un tā, jā, tas bija skumīgi. Vienu visu apēda un pārējās tikai aizknāba. Un, jā, pilnīgi tāda izšķērdība. Un lūk, un līdz ar to vienkārši es saprotu, ka pilsētā nav caunas un tādas briesmas, bet pilsēta kaut kā man nešķiet cilvēcīga vide. Vienkārši tas asfalts un tas betons man nešķiet dabisks, jo tur nekā dabiska nav. Un cilvēks ir dabas daļa. Mēs bieži vien par to aizmirstam, ka mēs esam ne tikai radības kronis, bet mēs esam arī dabas daļa, un esot dabā, mēs pa īstam varam justies dzīvi un justies kā cilvēki. Man tā šķiet. Gribēju tev jautāt par tavu talantu. Tu mums jau pieminēji to stāstu, kā tu sāki spēlēt klavieres. Es saprotu, ka, ja tēvs bija roka mūziķis, jā, tad jums ģitāras laikam mājās nebija, ja pie klavierēm bija jāsēž. Tētim bija tāda maza veca, kaut kāda krieva ģitārīta, šausmīgi neskanēja, bet viņš man neko nestāstīja par to, ka viņš ir bijis roka mūziķis. Nekad droši vien negribēja, lai es arī sagribu būt par roka mūziķi. Un tāpēc vienīgais priekšstats par šādu veidu mūziku man bija tad, ka viņš sēdēja vakaros tādā atzveltnes krēslā, to ģitāru paņēmis savu rokā un šausmīgi klusi, knapi dzirdami kaut ko spēlēja no savām 60. 70. gadu dziesmām, ko viņš rakstīja Latvijas pirmajai roka grupai Katedrāli. Un viņš tur kaut ko striņšķiņ, un es jau, protams, nesaprotu, kas tas ir. Un tad, pirms pāris gadiem, notika liels koncerts, kurā piedalījās orķestrs Rīga, un šajā koncertā tika izpildīts mana tēta tolaik rakstītās dziesmas, un es tās pirmo reizi dzirdēju, un es dzirdu tās intonācijas, ko viņš tur bērnībā, kad es biju mazs, ko es dzirdēju, ko viņš tur striņšķināja, izrādās, tās bija tās leģendārās dziesmas, bet viņš man nestāstīja neko. Mūsdienās diezgan liels akcents tiek likts uz talantu, uz atrast savu dāvanu, savas īpašās Dieva dotās spējas. Tavā stāstā tas it kā izpalika, tu apsēdies uz klavierēm un tad kādu brīdi iemīlēji klavieru mūziku un tad ar necilvēcīgu gribas spēku un nodošanos tu vienkārši attīstīji to, kas tev bija. Varbūt drusciņi pastāsti par tavu skatījumu uz šo vārdu talants. Un, ja mūs varbūt skatās kādi jauni cilvēki, kas abrīno tavu talantu, ja tā var teikt, bet nevar vēl identificēt savējo, kas būtu tas tavs ieteikums? Es šai ziņā esmu slikts padomdevējs, tāpēc, ka man tiešām nekad nav bijis jāmeklē sevi dzīvē. Pie klavierēm man nosēdināja vecāki, uz baznīcu aizveda vecāki, un tā es pie klavierēm un baznīcā esmu kopš sevi atceros. Līdz ar to man nec garīgie meklējumi, nec profesionālie meklējumi nav bijuši nekad aktuāli. Es vienmēr esmu zinājis, ka es būšu kristietis, kas spēlē klavierus. Tas ir vienkārši pašsaprotam. Lūk, taču, kas attiec uz talantu, es uzskatu, ka pilnīgi visiem cilvēkiem
ir talants. Mēs visi patiesībā esam ļoti, ļoti talantīgi. Ko nozīmē talants? Talants nozīmē spēju. Nevis jau prasmi reāli, bet tikai spēju, tātad tikai varbūtību, ka jūs varētu kaut ko izdarīt izcili, ja? Kaut ko attīstīt līdz izcilības līmenim. Jautājums ir par to, vai jūs to darīsiet. Vai jūs patiešām spēsiet un pratīsiet fokusēties uz kaut kādu vienu konkrētu uzdevumu, kuru izdarīt izcili, un aizmirsīsiet par visu citu pasaulē tajā brīdī, ka jūs to darīsiet. Tad, kad es mācos jaunu skaņdarbu, piemēram, kas man ir jāiemācās, es 2 vai 3 stundas vienkārši sēžu pie klavierēm ar šīm notīm un spēlēju to visu. Manis pēc aiz loga varētu būt ātomu karš kaut vai. Man nekas nevar atņemt šo te uzmanību no tā, ko es tanī brīdī daru. Šī spēja pilnībā 100% sakoncentrēties uz darāmo darbu ir tas, kas palīdz mūsu spējas attīstīt. Un es esmu redzējis dažādus izcilus pianistus, kurus sākumā uzskatīja par netalantīgiem. Mani pašu uzskatīja sākumā par pilnīgi bezcerīgu gadījumu, kurš nekad nebūs pianists, un kuram lācis uzkāpis uz ausīm, un kuram esot lāču ķepant, nevis normālas rokas. Un kas tik ne? Tāpēc tu dziedi dušā? Un tāpēc es dziedāju dušā, bet es dziedāju tik briesmīgi dušā, ka tomēr nācās vien iet pa to pianista ceļu. Jā. Un man sieva vienkārši pateica, ka es dušā izklausītos kā arābs uz poda. Un mana sieva ir dziedātāja, tā ka viņa zina, ko saka. Jā. Bet es viņai par spīti iemācījos dziedāt diezgan labi īstenībā. Es baznīcā dziedu un pat samērā tīri. Jā, tā kā nav tik traki. Dažkārt sievas komentāri spēja arī mūs iedvesmot uz lielām lietām. Tā kā viss ir kārtībā. Nē, tas joks, protams, sieva man ļoti, ļoti atbalsta un vienmēr ir iedvesmojies visādos veidos. Kaut vai vienkārši ar to, ka viņa ir manā dzīvē un ir tik skaista un tik šarmanta. Nu, lūk, atgriežoties pie talantiem, es teikšu, ka svarīgāk par kaut kāda talanta atrašanu savā dzīvē ir spēja attīstīt šo te absolūto nodošanos konkrētam uzdevumam, absolūtu sakoncentrēšanos uz darāmo darbu. Un viedtālruņi ar sociāliem tam galīgi nepalīdz, diemžēl. Tā kā, ja jūs uzskatāt, ka jūs neprotat sakoncentrēties uz kaut ko, ko jums jādara, atcerieties, cik ilgi jūs spējat šādā te stāvoklī ar telefonu vienkārši pavadīt. Tas nozīmē, ka jūs spējat sakoncentrēties, tikai jūs sakoncentrēties uz muļķībām kaut kādā. Tā vietā, lai izdarītu kādas lielas lietas un labs darbs. Pēc tavas atbildes var dzirdēt, ka tu esi no laukiem. Un tu nemaz nesaproti, kā mums pilsētniekiem ir ļoti daudz izaicinājumu. Ne tikai sociālie tīkli, bet arī visādi notikumi. Jā, visādi notikumi notiek arī manā dzīvē. Jūs būsiet pārsteigti, cik es lidostās šodien es bijis vien. Bet notikumi dzīvē ir viena lieta. Notikumi dzīvē ir reālas darbības, kas mūs patiesībā nevar nemaz izsist no darāmo lietu sarakstu. Ja mums patiešām kaut kas ir svarīgs, tad mums tas galvā notiek visu laiku. Piemēram, tad, kad es kaut ko nevaru nospēlēt uz klavierēm, es vienkārši nevaru tīri tehniski kaut ko nospēlēt, un man ir jāatrod risinājums, kā to izdarīt, lai es to varētu nospēlēt, lai man pirksti varētu atrast pareizos taustiņus pareizajā laikā. Es sēžu pie klavierēm, nevaru neko izdomāt, un tad es vienkārši pieceļos un daru kaut kādas citas lietas, un spēlējos ar saviem bērniem vai daru jebko citu, kas jādara. Kaut kādu lauku darbi tāpat mums ir. Mēs laucinieki nemaz neesam tik slinki, kā jūs iedomājaties. Nu, lūk, bet tikmēr, kamēr es daru šīs citas lietas, mana galva, man pašam nezinot, kaut kur zemapziņā automātiski visu laiku šķetina šo te problēmu pie klavieriem un mēģina visu laiku atrast pareizo vingrinājumu, pareizo risinājumu konkrētajai tehniskajai problēmai. Un paiet dažas stundas, un pēkšņi es zinu, kas ir risinājums, un es to varu nospēlēt. Jā. Arī tu esi sociālajos tīklos. Daudzi šeit arī ar to cīnās. Tev nekad nav tā, ka tu tur iepeldi un pazūdi kādu laiku, vai tu kaut kādas robežas sev esi salicis apkārt, ka tas tevi tik lielā mērā neietekmē? Sociālos tīklus es izmantoju tikai aktīvā veidā. Proti, es kaut ko tur ielieku, lai citi skatītos. Es pats jau neko neskatos. Ne. Bet, es domāju, kāpēc viņš nelaiko manas bildes. Es nelaikoju nevienas bildes pēdējā.
Piedod, es tiešām neskatos neko tur pats un nekādu informāciju tur nemeklēju. Nekādās sazvērestības teoriju mājaslapās es arī nesēžu, atšķirībā no tā, ko daudz no jums domā varbūt par to. Nē, es tur neko nedaru. Es lasu grāmatas, es lasu esejas, es neskatos ziņas, neklausos ziņas, nelasu ziņas jau 3 gadus un iesaku to nedarīt arī jums. Jā, ziņas es esmu pilnībā nogriezis sev kopš nesenajiem notikumiem, kas no te visi notika pasaulē. Tāpēc gluži vienkārši, ka ziņas un visi tie nenormālie visu laiku tie virsraksti, viņi jau ir domāti tikai tam, lai mūs padarītu atkarīgus no ziņu lasīšanas. Un tie aizmigloto lielo bildi, kuru mēs visi patiesībā gribam zināt. Mēs gribam saprast, kā šī pasaule strādā, kāpēc tā griežas un kas tajā notiek. Šie daudzie ziņu virsraksti mums nepalīdz nonākt līdz šai patiesībai, tie tikai mūs ved prom no patiesības. Ir populārs teiciens, ka ja tu iemīli to, ko tu dari, tad tev neviena dzīves diena nebūs jāstrādā. Vai klavieru spēle tev ir darbs? Tas ir īstenībā šausmīgs smags darbs, jūs neticēsiet, protams, bet es esmu... Nu, neizskatījās grūti. Šitas nebija grūti, bet kaut ko garāku paspēlēt ir pietiekami grūti. Sevišķi tādā prožektora gaismā, un kad ir karsti, un tur ir žaketi, un tur mēģina trāpīt pa 88 taustiņiem, un tev sviedri tek acīm priekšā. Ne. Tas viss ir ļoti grūti. Pēc koncertiem man sāp visas maliņas. Es ļoti bieži palīdzu tētim, piemēram, meža darbos, lai mēs varētu malku sagādāt ziemē, un tie ir ļoti grūti darbi, bet klavieres spēlēt, man liekas, ka ir daudz grūtāk. Tas ir grūti. Tas ir liels darbs, un mūsdienās ļoti populāri ir meklēt motivāciju. Saprast, kas tevi motivēs, lai tu spētu kaut ko paveikt un tam līdzīgi. Tās ir pilnīgas muļķības. Nekāda motivācija nav nekad jāmeklē. Motivācija ir jāmeklē tikai tiem, kas ir vāji un vienkārši nemaz neko īstenībā negrib izdarīt. Tā vietā es iesaku disciplīnu. Proti darīt tad, kad tev vismazāk to gribas, vienalga to darīt. Un darīt to absolūti katru dienu bez izņēmuma. Es klavierus spēlēju būtībā ikdienā katru dienu. Un tādas brīvdienas man īpaši nav. Es spēlēju arī tad, kad man ir slikts garastāvoklis, vai ka es neesmu izgulējies, es jūtos noguris, un ka man ir daudz bijis jāspēlējas ar bērniem un viss, kas cits. Es tik un tā eju pie tām klavieriem un daru to, kas man ir jādara. Tā ir disciplīna. Es nemeklēju motivāciju, kas tagad mani motivēs, lai es varētu gribēt atkal spēlēt klavierus. Jo tas ir kaut kas ārējs, ārpus mums esošs, un ja tas ir ārpus mums, tas var pazust jebkurā brīdī. Un kas tad notiks, tad mēs vienkārši nepiedzīvojam izaugsmi. Ne? Tāpēc labāk ir sevī turēt šo te atbildības sajūtu, šo te disciplīnas sajūtu. Un tā ir daudz noturīgāk. Tu runāji par drosmi, kas padara mūs cilvēcīgus arī un padara mūs spējīgus pārvarēt slinkumu, kūtrumu, daudz citus šķēršļus. Bailes pārvarēt, jā. Viena no rakstura īpašībām mūsdienu, varbūt jauniešu starpā tieši ir šīs te bailes, kas arī savā ziņā sakņojas tiešām egoismā, kā tu jau minēji. Bet kā tu ieteiktu pamudināt kādus jaunos censoņus, jaunieši, kas arī vēlas sasniegt, kā mācīties būt drosmīgiem? Kas tās ir par bailēm jauniešiem? Tās ir bailes, ka tevi nepieņems tā pulciņā? Ja? Varētu būt. Es zinu, kas tās ir par bailēm, jo mani nekad nepieņēma pulciņā. Es skolā biju tas nepopulārais puisis. Un draugi man tur tādi īpaši nebija nekad, un meitenes uz mani vispār neskatījās skolā. Un tajā laikā, protams, tas nav viegli. Protams, jā, tu jūties tāds atstumts un par tevi tur pasmējas un iekausta dažreiz vai kaut kas. Tas viss nav patīkami. Bet es mācos šajā ziņā no sava dēla. Viņam ir 6 gadi šobrīd. Un es novēroju sekojošu lietu. Viņš nonāca tādā kompānijā, kurā bija vairāki citi puikas. Un viņi visi bija drusciņi vecāki par viņu. Un ko dara tie, kas ir drusciņi vecāki par to visjaunāko? Viņi tur pasmējas, paskat, kāds viņš tur galīgi muļķīgi spēlējas un tam līdzīgi kaut ko tur pasmējas.
Un ko darīja mans puika? Viņš vienkārši turpināja būt viņš pats un spēlējās tā, kā viņš grib. Absolūti nepievēršot uzmanību vispār tam, ko par viņu teica kāds. Vispār. Viņam šī spēja ir apbrīnojama. Es to reāli varu iemācīties tikai no viņa sūrā grūtā darbā. Viņam tas pilnīgi dabiski nāk. Viņš vienkārši turpina darīt to, ko viņš ir ieņēmis savā galvā. Viņš turpina aicināt šos te lielos puišus savās muļķīgajās spēlēs un tam līdzīgi. Un uzvedas tā, it kā viņš vispār nedzirdētu to, ka par viņu smējas un ka viņš tas mazais puisīts. Un kas notika? Šai kompānijā vairākas reizes pēc kārtas uzturoties, jau pēc nedēļas, pēc 2 es pamanīju, ka viņš ir ļoti gaidīts un ka viņš ir bez maz vai šīs sabiedrības dvēseli, jo bez viņa ir garlaicīgi pēkšņi, jo viņš ir tas, kurš uztur šo absolūti savu nesadricināmo toni. Un tā ir tiešām spēja, ko es iesaku mums visiem pieaugušajiem iemācīties, un, protams, arī jauniešiem, vienkārši turpināt darīt to, ko mēs uzskatām par vērtīgu, labu un nepieciešamu. Kaut kādā brīdī cilvēki vienkārši sāks tam pievērst uzmanību un uzskatīt to par vērtību. Tas tā ir, jo viņi redzēs mūsu neatlaidību un to, ka mēs absolūti nepievēršam uzmanību viņu kaut kādiem nopeļošajiem komentāriem. Dzirdot šos vārdus, es gribēju prasīt, kādu vistu jūs ēdat, bet tad es atcerējos, ka tu teici, ka jums ir savas vistas. Un... Savas vistas mēs neēdam, mūsu vistas cauna ēd, tā kā mēs pie savām vistām. Savā prezentācijā tu runāji par veselo saprātu, kas ir viens no lielākajiem pierādījumiem Dieva eksistencei. Mēs dzīvojam sarežģītos laikos un apstākļos, tu jau vairāk kārt pieminēji to, kas notika pirms kādiem gadiem, tāpat arī šobrīd, ja kāds seko līdzi ziņām, vai ne, tad gan uz robežām notiek, visā pasaulē notiek, ir dažādi izaicinājumi, prognozes. Kā saglabāt šo veselo saprātu? Viens, es saprotu, ir izolēt sevi mazliet no tās visas informācijas, informatīvās telpas, kas nepārtraukti tevi tādā haosā grib iemest, bailēs, bet, teiksim, jauni cilvēki, dažādi, kas mēs esam, kā tu mācītu vai ieteiktu, kā to darīt? Jā, bez šaubām izolēt sevi no tā visa, kas grib manipulēt ar mūsu domām. Un bailes ir vislabākais veids, kā manipulēt ar cilvēkiem. To mēs ļoti daudz pēdējos gados redzam. Jo tas, kurš grib ar mums manipulēt, to dara savās interesēs, nevis mūsu interesēs. Nekad viņš to nedara mūsu interesēs. Pēc tam atcerēsimies, ka bailes pašas par sevi nekad nedrīkst būt pamats lēmumu pieņemšanai. Lēmumu pieņemšanai vienmēr ir jānotiek balstoties uz saprātīgu domu. Bailes ir pilnīgs pretstats saprātīgai domai. Bailes ir stihisks instinkts, absolūti neapzināts, nekontrolējams. Balstoties uz to darīt kaut kādas lietas un par kaut ko uztraukties un baidīties ir vienkārši muļķīgi. Pirmkārt, mēs neko tāpat tik un tā nevaram ietekmēt no visiem pasaules notikumiem, bet mēs varam ietekmēt to, cik lielā mērā mēs padodamies bailēm un padodamies ļoti spēcīgai manipulācijai, kas tiek veikta ar visu cilvēci pasaulē. Daži apgalvojumi, kurus vēlētos, lai tu īsi komentē, vai tu piekrīt, nepiekrīt, kāpēc? Dzīve ir kā klavieres, no tām var dabūt ārā tik daudz, cik tu esi gatavs ieguldīt darbu, vai cik tu esi spējīgs tā spēlēt. Dažreiz var dabūt arī mazāk ārā, jā, vairāk nekad. Jā. Bet kas ir interesanti ar klavierēm, ka klavieres taču ir mehānisks instruments, vai ne? Bet ja mēs tam pieskaramies ar mīlestību, ar īstenu patiesu cilvēcisku sajūtu, tad tās mums atbild kā dzīves cilvēks. Vai labs pianists uz sliktām klavierēm arī var labu rezultātu uzrādīt? Labs pianists uz sliktām klavierēm uzrādīs sliktāku rezultātu nekā uz labām klavierēm. Lēnāk brauksi, tālāk tiksi? Tālāk jau var tikt, bet uz kuru pusi tas ir galvenais. Jā. Vai tik ne tai aizā, tur tai aizā nevajag tikt. Klavieres ir instruments, kuru visvienkāršāk ir iemācīties spēlēt, bet visgrūtāk ir apgūt pilnībā. Es nezinu, kā tas ir vienkārši iemācīties spēlēt. Uzsākt, ka tu... Es neatceros, kā tas bija uzsākt. Es zinu, ka grūti bija. Es tur ķep vispār ilgi spēlēju kaut kādus 4 gadus. Nē, šitas nav pareizi. Nē. Ļoti grūti ir klavieres uzreiz vispār kaut ko spēlēt. Nauda nevar padarīt laimīgu, bet labāk ir raudāt Mercedesā. Un to ir rakstījis kaut kāds stulbenis.
Es jau iepriekš tev prasīju, bet mūsu skatītāji pēc jāpaprasa. Mākslīgais intelekts reiz uzrakstījis labāku akadēmisko darbu par klasiķiem. Mani vairāk uztrauc tas, ka mūsdienu klasiķi cenšas līdzināties mākslīgajam intelektam. Cietumā nesēž tik ilgi, cik internetā. Jā, to gan ir gudrs cilvēks rakstījis. Jā. Un cilvēks nevar dzīvot bez mūzikas. Es gribētu dzīvot bez mūzikas, godīgi sakot, jo mūzika man galvā skan visu laiku, 24 stundas diennaktī, man kaut kas tur galvā skan. Tā ir jauna mūzika, tā ir veca mūzika, tas ir viss kaut kas, bet tur visu laiku kaut kas skan un es gribu to apklusināt. Ja kādam ir idejas, kā to izdarīt, pienāciet pēc tam pie manis. Sociālie tīkli. Ja tas būtu tik vienkārši. Es atļaušos teikt, ka akadēmiskā mūzika nav populāra vai nav mainstream mūzika. Viņu nespēlē populārās radiostacijas, un tomēr tā vēl aizvien ir aktuāla, vēl aizvien ļoti daudz cilvēku saista. Varbūt mazliet tu vari paskaidrot šo fenomenu. Mēs arī vakar sākumā redzējām tādu humoristisku pieeju, ja, domāju par klasisko mūziku. Mazliet izskaidrot šo fenomenu un kamdēļ tu ieteiktu šodien ne tikai jauniešiem, bet jebkuram cilvēkam veltīt laiku, lai klausītos un dzirdētu klasisko mūziku. Es iesaku veltīt laiku ne tikai, lai klausītos klasisko mūziku, es iesaku veltīt laiku, lai lasītu klasisko literatūru, lai skatītos uz gleznām 4 stundas, nevis telefonā. Jā, noteikti. Es iesaku tam visam veltīt laiku, tāpēc, ka tas ir pats skaistākais un dižākais, ko cilvēki un cilvēku prāts un cilvēku talanti ir radījuši. Un tas mūs var patiešām iedvesmot pretī izaugsmei. Viss pārējais mums glauda vienkārši pa spalvu un visām mūsu nepilnībām glauda pa spalvu un nepalīdz mums attīstīties. Tāpēc, jā, es negribētu teikt, ka klasiskā mūzika ir aktuāla. Ko nozīmē aktuāls? Aktuāls ir tas, kam cilvēki dod priekšroku šobrīd. Klasiskā mūzika ir pārlaicīga. Un tā vienmēr ir bijusi, jau kopš seniem laikiem, un pagaidām vismaz līdz šim brīdim nekam nav izdevies to pilnībā iznīcināt. Varbūt, ka tikai paši klasiskie mūziķi ar to, kā viņi spēlē mūsdienās, var to iznīcināt. Un es ceru, ka mums tas neizdosies, jo pati mūzika ir patiešām tik skaista, ka to ir vērts klausīties. Man mūsdienu pasaulē, visā tajā, kas ir aktuāls, šausmīgi pietrūkst skaistumu. Es nezinu, kā jums, bet skaistums ir vienkārši šķiet aizliegts. Visur, kur es skatos apkārt, arhitektūrā, cilvēku apģērbā, mākslā, populārajā kultūrā ir viss tik ļoti, ļoti neglīts. Un tā ir kaut kāda tīksmināšanās ap neglīto. Man riebums metas no tā visu. Un tāpēc es patveros klasiskās mūzikas skaistumā, jo tas ir skaistums, kas vienkārši padara mūs laimīgākus. Ļoti labi teikts. Kopš es kādā intervijā dzirdēju, ka bērniem nāk par labu, ka viņi dzird un klausās klasisko mūziku. Īpaši tur bija minēts par Mocartu, ka tas viņiem palielina intelektuālo kapacitāti. Tad es diezgan bieži gan mājās, gan mašīnā lieku tieši klasisko mūziku un šādas te atskaņošanas sarakstus. Gribēju tev pajautāt par mūzikas ietekmi. Vai mūzika ietekmē cilvēkus? Tas ir līdzīgi, kā kļūt par kristieti, lai ar lūkšanu palīdzību Dievs tev iedod daudz naudas. Izmantot klasisko mūziku, lai bagātinātu bērna intelektu, es nezinu. Es nezinu, vai tas ir, vai šī rietumu kultūra, šī fantastiskā bagātība, vai tā ir izmantojama, vai tā pati par sevi varbūt ir mērķis. Varbūt, ka tā pati par sevi ir tik tāds skaistums, ka tam ir vērts gluži vienkārši veltīt savu laiku. Un tādējādi, protams, varbūt arī bagātināt savu intelektu un visu kaut ko. Bet ar tādu lielu bijību pret to vērtību. Nevis vienkārši censties to izmantot, tā kā apmēram liek klasisko mūziku, lai govis vairāk pienu dod. Tas piezemē pašu mūzikas vērtību, man šķiet. Bet tas var būt labs pirmais solis, varbūt ģimenei, kas ir hip-hop pārņemta. Jā, kas ir hip-hop pārņemts, tur es nezinu, vai palīdzēs klasiskā mūzika, bet govs piens varbūt, govs piens. Katrā ziņā govju piens ir balts, nevis melns kā kafija.
runājot par mūzikas ietekmi, gribēju arī pajautāt, 19. gadsimta vācu komponists Vāgners, Ričards Vāgners, par viņu tiek runāts tā, vismaz viņš pats bija laikam apgalvojis, ka tad, kad viņa sacerēto šīs te kompozīcijas, ka cilvēki tās dzird, ka viņš vēlas, lai viņos rodas vēlme, tātad antisemītiskas lietas darīt ļaunprātīgas. Es tieši pirms šīs sarunas pārbaudīju internetu vidē par to, un tas ir it kā uzticams fakts, ka tā ir bijis, ka vismaz viņš tā runājis. Un tāpēc man radās šīs te jautājums, jo klasisko mūziku bieži asociē ar garīgo mūziku, bet vai arī klasiskā mūzika var būt mūzika, kas nes sevī, teiksim, tādas negatīvas ietekmes? Nu, pat tu teici, ka klasiskā mūzika nākot par labu cilvēku intelektam, vai ne? Nu, redz kā, nu nav tā. Ja? Ir Vāgners, kurš sarunā visādas muļķības. Un es pats personīgi pazīstu daudz cilvēkus, kuri lieliski spēlē klasisko mūziku un lieliski mūziķi, bet tad, kad ar viņiem sāk runāt, tas ir vienkārši ārprāts. Kas tur nāk ārā. Līdz ar to es neteiktu, ka tas intelekts tik ļoti 100% vienmēr bagātinās no klasiskās mūzikas. Kas attiecas uz Richardu Vāgneru, viņš bija ģeniāls komponists. Un man kā mūziķim ir pirmkārt svarīgi tas, ko otrs mūziķis var pateikt savā mūzikā un cik meistarīgi viņš to var izdarīt. Un Vāgners to prata kā reti kurš visā mūzikas vēsturē. Tāpēc viņa mūzikas ļoti mīlu un ļoti cienu, un manī nav nekādu antisemītisku noskaņu. Gluži vienkārši es novērtēju šo mūziku. Bez tam Vāgners pats piedzīvoja lielu personības un pasaules uzskata evolūciju tomēr savas dzīves gaitā, un savu pēdējo operu viņš jau rakstīja, būdams pārliecināts katoļticīgs kristietis, kas ir atteicies no šādām te visādām muļķībām. Viņa pēdējā opera saucas Parsifāls, un tā ir par viduslaiku bruņiniekiem, par svēto grālu, par svēto šķēpu un par īsteni likumīgu dzīvi. Tā ka atcerēsimies, ka mēs visi esam nepilnīgi cilvēki, arī es esmu ļoti nepilnīgs cilvēks, es neuzskatu sevi par gudrāko cilvēku pasaulē nekādā gadījumā. Un mūsu visu uzdevums ir attīstīties, piedzīvot izaugsmi un tuvoties Dievam, iet pa to ceļu, kas ved pie patiesības un pie labuma un pie skaistuma. Tas ceļš ir bezgalīgs, un pa ceļam mums bieži vien izdodas nomaldīties, bet tas nenozīmē, ka iet pa to ceļu nav vērts. Pēdējos gados tu arī mūsu sabiedrībā kļuvi par tādu konservatīvismu balsi, jeb vienu no tādām. Es teiktu, ka primāri un pirmkārt es neesmu konservatīvs cilvēks, es esmu kristietis, bet daudzajādā ziņā manas vērtības sakrīt ar šo te konservatīvismu virzienu, jo, protams, ir arī konservatīvi cilvēki, kuri nav Kristus sekotāji. Tas nav iespējams, es teikšu uzreiz. Jautājums, tāda, kāpēc tu esi konservatīvs cilvēks un, teiksim, ko tev nozīmē stāvēt par šīm te vērtībām? Paldies, ļoti labs jautājums. Kāpēc es teicu, ka nav iespējams nebūt kristietim un būt konservatīvam cilvēkam? Tāpēc, ka kristietība nav kaut kāda tāda sekta vai kaut kāda, nezinu, tāda minoritāšu nodarbe. Kristietība ir viens no galvenajiem, ja ne pat pats galvenais, rietumu, civilizācijas un kultūras stūrakmens. Konservatīvisma pamatā ir liela cieņa, liels respekts pret tradīciju, pret vēsturisko mantojumu, pret bagātību, to, kas mums ir dota no mūsu senčiem. Un tā ir liela atbildības sajūta pret šo mantojumu un reizē liela atbildības sajūta pret nākotni, pret to, ka mēs saviem pēcnācējiem nododam šo mantojumu tālāk. Un kristietība ir ne tikai kultūras parādība, bet tā ir vienlaicīgi arī ļoti liela un spēcīga mūsu rietumu kultūras izpausme. Mūsu rietumu kultūra sakņojas šajā te kristīgajā pasaules uzskatā. Līdz ar to noraidīt kristietību, noraidīt kristīgo pasaules uzskatu un pasludināt sevi par konservatīvu cilvēku nav loģiski. Tas vienkārši ir demagoģiski savā būtībā. Tā ka, jā, man ir svarīgi apliecināt mūža senas transcendentālas vērtības, un šis apliecinājums ir ikviena konservatīva pasaules skatījuma pamatā. Tā kā es pat sevi saukt varbūt ne tik daudz par konservatīvu, es sevi saukt par reakcionāru cilvēku. Proti, es sludinu atgriešanos pie pamatlietām, kas ir labā, patiesā un skaistā iemiesojums mūsu kultūrā. Šī atgriešanās nenozīmē ceļojumu laika mašīnā uz viduslaikiem, kaut gan man patīk vispār uz viduslaikiem aizceļot. Bet tas nozīmē iemiesot to visu reāli
iedzīvināt to šajā te mūsu ikdienas dzīvē šobrīd un nodot to mūsu pēcnācējiem nākotnē. Ir daudz ticīgi cilvēki, kuri tomēr izvairas runāt par savām vērtībām, arī par savu ticību. Kāpēc tev tas ir svarīgi un kāpēc tu iedrošinātu arī katru izmantot tās savas iespējas, kur būt šiem te gan evaņģēlijas sludinātājiem, gan arī šo te kristīgo vērtību izplatītājiem? Kristus mūs ir aicinājis sludināt. Viņš nav teicis, sēžiet katakombās un gaidiet pasaules galu. Nē, katakombas dažkārt ir laba lieta, bez šaubām. Es arī brīžiem šodien jūtos, kā sēžot katakombās. Bet tajā brīdī, kad es iznāku kaut kur uz skatuves un paņemu mikrofonu rokā, es vairs neesmu tajā katakombā. Es esmu pasaulē. Un šai pasaulē mans uzdevums ir apliecināt labo, patieso un skaisto. Apliecināt Dievu, apliecināt savu ticību, jo tikai šajā brīdī, kad es to apliecinu ar ne tikai vārdiem, bet arī ar darbiem ikdienā, ar to, kā es dzīvoju, ar savu piemēru dzīvē. Tas ir tas, kurā brīdī var saprast, kam es patiešām ticu. Jo ikdienā mēs runājam ļoti daudz, mēs patērējam ļoti daudz vārdus, un lielākoties tie visi ir muļķīgi vārdi par pilnīgi nenozīmīgām lietām. Un vai nav tā, ka gadījumā mēs šīm te muļķīgajām lietām ticam patiesībā daudz vairāk nekā Dievam? Un ka ikdienā esam gatavi apliecināt savu ticību, savu vēlmi sekot kaut kādām pilnīgi nenozīmīgām un neiedzīgām lietām, nevis Dievam. Es negribētu, lai šāds disbalans būtu manā dzīvē, un to, kas man ir pats svarīgākais, es apliecināšu vienmēr, un tas ir Dievs. Kādā intervijā tu esi teicis, ka pareiza dzīve ir vislielākā trakulība? Vari lūdzu paskaidrot? Tur nekas nav jāpaskaidro, jūs paskatieties uz pasauli apkārt. Tas ir viens vienīgs stihisku iegribu haoss. Pareiza dzīve, uz tā visa fonda ir vienkārši terora akts reāls. Tu minēji, ka tu izmanto iespējas, lai runātu par vērtīgām lietām. Kādā intervijā tu esi norādījis, ka tu centies arī savos koncertos runāt par būtisko. Tā kā šodien šīs sapulce izaugsmes vakar ir vairāk domāta tieši, lai runātu par jauniešiem, varbūt aktuālākām izaicinošām lietām, lai gan tā auditorija ir diezgan plaša un dažāda. Kas, tavuprāt, ir vēl kaut kādas lietas, kas ir būtiskas šodien tieši jauniem cilvēkiem, ko tiem vajadzētu dzirdēt, lai gan tu jau mums daudz ko jau šodien esi stāstījis? Jā, daudz ko es esmu stāstījis, un jāsaka, ka pats būtiskākais ir neapmaldīties. Jo tas mūža mešs, kas jums tiek piedāvāts nemitīgi, visa informācijas un izklaides gūzma ir tik liels, ka tajā apmaldīties ir ļoti viegli. Un neapmaldīties var tikai tad, ja jūs vienkārši neejat pa tiem ceļiem, ko jums piedāvā vispār. Es varu ieteikt tikai šo izvēli. Neiet pa šiem ceļiem, neskatīties stulbas Netflix filmas kaut kādas, neko nepatērēt no šīs te ārprātīgi iznīcinošās popkultūras. Vienkārši nepatērēt no tās visas. Un tad tai nebūs nekāda vara pār jums. Un iedomājieties, kāda jums būs vara pār viņiem līdz ar to. Padomājiet. Nu, te viens ļoti labs jautājums ir iesūtīts. Vai govis tiešām dod vairāk piena, ja fonā skan klasiskā mūzika? Jā, es par to esmu pārliecinājies savā pieredzē, jo mums daudzus gadus bija govs mājās. Jā, mums bija govs, un tā govs ganījās tieši zem loga. Un tur zem tā loga viņa ganījās, kamēr es klasisko mūziku daudz spēlēju un vingrinājos. Un pienu deva, wow, pustukumu varējām ar pienu apgādāt. Tur ar to biespienu un krējumu un visu. Ir tā, jā. Vai tev ir kāda sāpīga atmiņa saistībā ar mājdzīvniekiem bērnībā? Nu jā, no to govi tad uz kautuvi kaut kad bija jāved arī. Jā. Labs jautājums. Kas tev šobrīd skan galvā? Varbūt, ka vēl kādiem no jums ir tā, ka visu laiku kaut kas skan galvā. Ir kādam tas vēl, jā? Nē, jā, man viens sabiedrotais ir super. Nē, godīgi sakot, tagad šito brīdi nekas galvā neskanēja. Man bija galvas sāpes. Jā. Nē, tā ir kolosāla dzeja īstenībā, jā. Mūzika tā nav, bet dzeja tā ir, ko mēs dzirdējām tikko. Ļoti laba dzeja, tiešām. Vai slava nesakāpja galvā?
Droši vien, ka sakāpji, paskatieties uz mani, redziet, man tur galva pilna ar slavu. Jā, es nezinu. Varbūt tā kā Elīs, tikko viņš runāja kaut ko par to, ka klasiskā mūzika ir smadzeņu treniņš kaut kāds, un viņš tā kasīja smadzenes sev šitā te. Nu, tad, kad sakāpji slava galvā, tad vajag smadzenes pakasīt bišķīt. Tā kā trenažieru zāle. Smadzenes taču ir muskulis, vai ne? Jeb nav? Ir, jā, viss kārtībā. Nu jā, un tad var patrenēt smadzenes šitā, un tad arī slava vairs nekāpja. Bet tu spēlē pasaules koncertu zālēs, jā, tur cilvēki daudzas, nu, teiksim, tā sekulāras, laicīgās slavenības cīnās ar šo, ka pēc tam tev varbūt nav kādi koncerti, un tev pilnīgi trūks, ka tu saņemtu uzmanību un aplausus, bet varbūt, ka tas nav kaut kas, ar ko dievbērni saskarās. Vai kā tu esi mācījies varbūt tikt ar to galā? Man tiešām nav bijusi šī problēma, jo es laikam neesmu tai pievērsis uzmanību, un varbūt, ka man jāpievērš tam vairāk uzmanību. Jāsāk domāt, vai es neesmu sakāpis savu galvā. Man tēti saka, čuras sakāpušas galvā, to viņš saka gan daudz, ja. Bet ne par slavu, tas par citām lietām bija kādreiz tīņa gados. Bet vispār, godīgi sakot, nu tā, ka tu mežā vienkārši dzīvojies, staigājies ar saviem bērniem pa mežu, pats staigājies pa mežu. Nu, tu tā nejūties ļoti slavens tur, tā kā, es nezinu, neviens alnis tev nenāk autogrāfu prasīt tur. Vai pianistiem ir jāmācās matemātiku? Interesants redzēt, tagad var redzēt, ka nav mani jautājumi, ir jūsu jautājumi. Jāmācās matemātika ir visiem. Vai tas kaut kā palīdz klavieru spēlē? Varbūt tāds tas jautājums. Kad tie nodokļi jāatrēķina no summa neto, summa bruto, un vispār tur ir jāpakustina galva drusku. Un man tā matemātika neveicās galīgi. Es tiešām visu mūžu esmu pateicīgs jau matemātikas skolotāji, kas jau ir aizsaulē. Valdai Salakai, Dāžiņas skolā, kura tiešām pievēra acis uz manām matemātikas nezināšanām, jo viņai patika, kā es klavieru spēlēju. Mana mūzikas skolā klavieru skolotāja man pievēra acis uz mani nespēju spēlēt, jo negribēju, lai es vairs nāku pie viņas vēl kādu reizi. No kāda vecuma jūs esat sācis spēlēt klavieres un cik bieži jūs trenējaties? To visi grib zināt, un es jau to teicu savā garajā runā, bet es tik garu runu teicu, ka visi aizmirsa jau laikam. Tāpēc es atkārtošu vēlreiz, no 5 gadu vecuma es spēlēju, un tas nav nekas unikāls. Bērni sāk spēlēt klavierus no 5 gadu vecuma, varbūt no 6, varbūt no 7, parasti vēlāk par 7. Tas muzikas skolas standarts tāds parasti ir. Un par to, cik stundas dienā es spēlēju klavierus, man jautā ļoti bieži. Un patiesībā šis jautājums, ja to tā pārtulko, ir pavisam par kaut ko citu. Tas ir jautājums, cik daudz no sava visādi citādi aizraujoši pavadītā laika man ir jāupurē, lai spēlētu klavierus profesionālā līmenī. Vai ne? Bet kas tur tāds baigi aizraujošs te pārējā laikā ir? Nekas īsti. Man bērnībā jau tās klavieres bija vienīgā spēlītes. Man nebija ne telefona, ne video spēļu, nekā. Klavieres bija mana spēle. Un līdz ar to es neskaitīju stundas pie klavierēm. Un tagad es vienkārši spēlēju tik, cik ir nepieciešams. Tās varbūt 3 stundas dienā, 4 stundas dienā. Es nezinu. Bet skaitīt tur pavadīto laiku un ilgoties pēc kaut kā interesantāka un aizraujošāka, tas neko labu nenesīs. Ne? Cik vienlaicīgi tu spēj apgūt un varētu nospēlēt skaņdarbus? Vienlaicīgi es neko neapgūstu. Es vienu skaņdarbu iemācos, tad nākošu. Vienlaicīgi es to nedzēru. Nevis apgūt, bet ka tu vari nospēlēt, cik būtu daudz tie skaņdarbi. Viena koncerta programma ir, tātad tīrā mūzika ir vismaz stundu, dažreiz vairāk. Ja, tā ir viena koncerta programma. Un tā programma ir jāgatavo, un ja tā ir pilnīgi jauna programma, tad tas minimums ir mēnesis, vairāk, es domāju, ka 2 mēneši. Apmēram 2 mēneši ir tas, tas ir pats minimums, kas jāpavada katru dienu pie klavieriem, gatavojot tikai un vienīgi šo programmu. Ja nav citi darbi un citi koncerti pa starpām ar citām programmām, ja tur pa starpām ir kaut kas cits, tad ir vēl vairāk laika jāpavada, protams. Esmu ievērojis, ka tu ik pa laikam arī
tiec iesaistīts vai iesaisties arī kādos radošos projektos, kas nav tīri klasiski. Varbūt par tavu motivācijai tā arī ar Kristīni, mūsu dziedātāji, kas arī bija viena no organizatoriem, kad šeit Latvijā bija Awakening Europe. Viņiem kopīgi ir tāds interesants projekts, izveidots albums. Mazliet varbūt par to sadarbību arī ar Gačo Mesu. Tu esi kopā uzstājies. Kā tas ir kaut ko tādu piedzīvot? Jā, hip-hops patiesībā man ir pazīstams diezgan, jo es esmu piekomponējis mūziku nevienai Gačo dziesmai. Jā, tā mums ir bijis, un man tas ļoti patīk. Es atzīšos patiešām par spīti savam klasiskajam noskaņojumam. Man ļoti patīk starp žanru sadarbības projekti. Tie ir ārkārtīgi radoši, tie man liek iziet ārpus manas komforta zonas un pārtulkot hip-hopa mūzikas valodu vai popmūzikas valodu klasiskās klaviermūzikas skaņās. Un tas ir liels izaicinājums, bet es jūtu, ka mani kā mūziķi ļoti bagātina. Un es par katru šādu sadarbību esmu ļoti priecīgs. Kas attiec uz sadarbību Kristīni Botros, Zviedrijā dzīvojušo latviešu izcelsmes dziedātāju, dziesmu autoru un producentu. Tad jā, mums tieši šobrīd ir tapusi liela sadarbības programma. Ir ierakstīts arī albums Zviedrijā, Stokholmā. Mēs esam gan tur Stokholmā snieguši jau koncertu, gan arī šeit Latvijā, Līgatnē, šo pavasaru pirms mēneša. Un jā, tas ir tāds popmūzikas un akustiskās klaviermūzikas sintēzes projekts, kas izklausās ļoti interesanti. Es tiešām jums iesaku to kaut kur izbaudīt, tad, kad tas beidzot būs pieejams Spotifyā, un tas būs apmēram aprīļa vidū. Klausieties to un paskatieties, kā tas viss kopā izklausās, jo man tas bija liels radošs piedzīvojums, ko es gribu noteikti vēl turpināt. Daudzi atnāca šo vakaru un sagaidīja iedvesmu, sagaidīja kādus praktiskus soļus, padomus, kā arī cerēja iegūt motivāciju. Un tu viņus esi izsmērējis gar zemi, un tagad tu atstāji tikai ar disciplīnu, kas neizklausās motivējoši. Varbūt, ka tu varētu vēl drusciņ pastāstīt, kāds būtu tas veids, kā tu varbūt kalpotu. Tavu bērnu, acīm redzot, ir brīnumbērni, viņi ar visu tiek paši galā, spēj pastāvēt un tā. Vismaz tas izklausās, ka viņiem ļoti tas padodās un tu mācies no saviem bērniem. Man tā kā pārsvarā nāks mācīt saviem bērniem lietas. Kā varbūt, ka mēs vienkārši dzīvojam pārāk tuvu pilsētai. Teiksim, mūs šobrīd klausās jaunieši, pusauģi vēlāk klausīsies, kuriem šķiet, ka viņi nav disciplinēti. Un vairums cilvēku tā domā. Tieši tā, viņi arī nav disciplinēti. Es to varu pateikt, jūs neesat disciplinēti. Kā tādiem kļūt? Vienkārši būt disciplinētiem. Es tiešām nevaru nekādus brīnums zāles jums šajā ziņā pavēstīt, jo tas ir lēmums, ko jūs nopietni pieņemat, un tā ir jūsu pašu atbildības sajūta pret padaramo darbu. Ja jums nav šīs atbildības sajūtas, jūs vienkārši pēc pāris dienām beigsiet būt disciplinēti un viss, un nekas jums neiznāks. Bet ja jums ir atbildības sajūta, tad tas viss arī var notikt. Un atbildības sajūta, jā, to jāaudzina. Atbildības sajūta ir tā motivācija? Arī saprotiet, kas ir atbildības sajūta. Vislielākā atbildības sajūta ir darīt labu šai dzīvē, jo mums taču pēc nāves būs jāstājas Dieva tiesas priekšā. Tā ir atbildības sajūta pret Dievu. Un ar tieši tādu pašu sajūtu mums ir jādara arī savi darbi, jo par visu beigās būs jāatbild. Vienalga kam, vai darba devējiem, vai Dievam. Ja? Tam šai ziņā nav nekādas būtiskas nozīmes. Mums būs jāatbild. Galu galā jāatbild pašiem sev par to, cik tad mēs esam bijuši stipri vai vāji. Un kurš no jums grib būt vājš? Neviens. Jūs visi gribat būt stipri. Atbildības sajūta ir tāds slēg uz stiprumu. Kādi cilvēki tevi iedvesmo? Man iedvesmo svētie. Jā, tie esat jūs, draugi? Paldies Jēzum. Es nezinu, vai tie esat jūs, varbūt kāds no jums ir, jo es ticu, ka pilnīgi visi mēs esam aicināti būt par svētajiem. Un tas ir mūsu uzdevums un atbildība Dieva priekšā tādiem kļūt vai vismaz tuvoties svētumam. Būt svētajiem nozīmē dzīvot likumīgu dzīvi. Jā, mēs visi esam nepilnīgi, mēs visi esam grēcinieki, mēs visi kļūdāmies, taču mēs varam būt svēti ar to, ka mēs absolūti apzināti
apņemamies sekot Dievam un iet pa to ceļu, kas ved pretī viņam, nevis pa kādu citu ceļu. Tā kā svētums ir aizsniedzams šajā dzīvē, lai cik tas nepilnīgs būtu, mēs varam šeit būt svētie. Jā, tam es ticu. Vai no egoisma tu tiki vaļā pats vai ar kādu palīdzību? Jā, ar uztraukumu palīdzību. Uztraukums mani motivēja tikt vaļā no egoisma, acīm redzot. Jo egoisms man traucēja gluži vienkārši. Šīs te šausmīgā uztraukšanās par sevi ir ļoti neveselīga, jo tā kaitē rezultātam, ko es varu sniegt uz skatuves. Un es gribu, lai tā mūzika skan tā, kā tai jāskan. Un mans egoisms traucē tai skanēt tā, kā tai jāskan. Tāpēc es savu egoismu vienkārši izraidīju ārā pa durvīm. Kā pandēmijas laikā tu izturēji spiedienu no medijiem par savu pārliecību? Tāpat arī mēs jau iepriekš sarunājāmies, un pat tagad vēl aizvien ir kādas durvis, kas tagad ir aizvērušās tam dēļ, ka tu ieņēmi šo stāju, kas daudziem nepatika. Labāks jautājums būtu, kā mani tuvinieki izturēja to spiedienu. Jā, maniem tuviniekiem bija grūti. Es pats, godīgi sakot, kaut kādā ziņā izbaudīju to laiku. Tā bija reāla cīņa. Un kādreiz, kad mazs puika mūsu radu lokā teica, ka bez cīņas nav interesanti. Un viņam ir pilnīgi taisnība, jo mēs visi esam radīti cīņai, nemitīgai cīņai ar savām vājībām, ar savām bailēm, un tad vēl ar visu ārpusē esošo ļaunumu, kas šajā pasaulē ir. Mums visu laiku ir jācīnās. Miers šai pasaulē nav iespējams, un ja kāda ideoloģija vai kāda reliģiska sekta, nezinu kas, sludina jums, ka jūs sasniegsiet caur to mieru šajā pasaulē, tie ir meli. Šī pasaule ir nemitīgs kaujas lauks, un tieši caur šo cīņu mēs varam beigu beigās ar Dieva žēlstības palīdzību iemantot mieru tur, debesu valstībā. Ne šeit. Šī dzīve nav priekš miera. Atcerieties to. Un līdz ar to saskarsme ar kaut kādu reālu agresiju, uzbrukošu ļaunumu mūs, negribu teikt, bet motivē pārvarēt savas bailes un līdz ar to izvēlēties ceļu pretī labajam, pretī patiesajam un skaistajam, pretī Dievam. Un tā ir tā vērtīgākā lieta, ko mēs no šādas cīņas un šādas konfrontācijas varam iegūt. Līdz ar to spiedienu, kas nāca pār manu galvu, es izmantoju, lai stiprinātu sevi. Un tas man padarīja stiprāk noteikti. Ko tu mainītu savā dzīvē, domāšanā, rīcībā, ja varētu atgriezties 20 gadus atpakaļ? Es daudz ko mainītu. Un tagad atskatoties uz visu to, ko es 20 gadus atpakaļ gribēju un kāda bija manas dzīves mērķi un sapņi, es varu pateikt, paldies tev, mīļais Dievs, ka tu neļāvi tam visam piepildīties. Dievs ir daudz gudrāks par mums un savā apredzībā viņš ir labi zinājis, kas man ir vajadzīgs un kas man noteikti nav vajadzīgs. Un daudz ko es no saviem sapņiem neesmu piepildījis, neesmu realizējis, un šobrīd es esmu laimīgs par to, ka es to neesmu realizējis, jo, ja es to būtu realizējis, mana dzīve būtu pavisam citāda, un es negribētu to dzīvi tādu noteikti. Vai tu vari padalīties ar kādu sapni? Tie ir tipiski 18-gadīgi puiša sapņi. Viss, ko te mēs dzirdējām, jahta un viss pārējais, un dzīvoklis debesskrāpī kaut kur Manhetenā, un koncerti katru vakaru citā pasaules malā, un visādas muļķības. Jo šķiet, ka šie te visi panākumi ir tie, kas kaut kādā veidā apliecinās manu vērtību šai pasaulē. Tas ir pilnīgs muļķības. Panākumi neko neapliecina. Vienīgais, kas apliecina vērtību mūsu dzīvē, ir tas, cik lielā mērā mēs daram labu viens otram. Un ne visi šie ieguvumi, jebkurā gadījumā. Man nekā šeit dzīvē netrūkst, man ir paveicies, un, jā, godīgi sakot, es Dievam pat neko vairs nelūdzu. Es tā vietā skaitu lūkšanas, kas ir jau baznīcas tradīcijā pierakstīts, un cenšos tajās ieklausīties, jo caur šīm lūkšanām Dievs runā ar mani, un tas man ir daudz svarīgāk nekā Dievam kaut ko prasīt atkal, ko man tur vajag. Kādā intervijā es lasīju, ka jūs dzīvojat kopā, visa ģimene, tātad vecāki, jūs ar sievu, māsa, laikam, kad atbrauc arī
Mazliet par šo, ja tu varētu mums pastāstīt, jo viena no tendencēm, kas ir mūsdienās, ir, kad jauni cilvēki un bērni cenšas ļoti ātri atrauties no savas ģimenes, un ir šis spiediens būt patstāvīgiem, sasniegt lietas, ko vecāki ir sasnieguši daudz gadu laikā, sasniegt ļoti ātri. Jūs, acīm redzot, vērtējiet to ģimenes vidi un nebaidieties tādā arī atrasties. Varbūt drusku par to starp tuvību un kontaktu starp paudzēm. Ģimenes kopība un ģimenes stiprums ir visas sabiedrības pamats. Un jebkas, kas šo kopību vājina, jebkādi ideoloģiski un sociāli uzbrukumi, noteikti nenāk par labu mums pašiem, mūsu saliedētībai, mūsu laimes sajūtai, noteikti ne. Un šī doma, ka bērniem tik līdz viņi sasniedz pilngadību, ir vienkārši jāvācās prom un jāsāk savu dzīvi, nozīmē, ka mēs gribam, lai katra nākamā paudze visu sāk no nulles. Tas taču ir pilnīgs ārprāts, tas ir idiotisms. Mēs tā vietā taču varētu censties maksimāli nodrošināt to, lai mūsu bērni turpina mūsu iesākto kopībā, un mēs viņiem varam palīdzēt, un visi kopā stiprināt viens otru. Tāpēc dzīve tādā paplašinātā ģimenē, kā mēs dzīvojam, manuprāt, ir noteikti daudz vērtīgāka, laimīgāka, un bērniem noteikti noderīgāka. Ja drīkst jautāt, vai tavs tēvs klausās klasisko mūziku vai roka mūziku? Viņš vienmēr ir ļoti mīlējis klasisko mūziku, tieši tāpēc viņš arī gribēja, lai es esmu klasiskais mūziķis, nevis roka mūziķis. Viņš pats ir kādreiz mācījies videospēli un ļoti labi iepazinis klasiskās mūzikas nianses un ir ļoti spējīgs orientēties ļoti smalkās lietās, kas saistītas ar klasisko klavieru mūziku. Tā kā viņš pats ir spiests klausīties klasisko mūziku, jo gluži vienkārši es katru dienu vingrinos, un mana māsa katru dienu mājās vingrinās, un viņam nav kur dēties. Pats to viņš sev tā ir iekārtojis dzīvē. Tavi 3 galvenie izaugsmes stūrakmeņi dzīvē. Svētā trīsvienība. Vai tu pievērsi uzmanību citu komponistu biogrāfijai, pirms izvēlies atskaņot viņu skaņdarbus? Nevienmēr. Man ir svarīgi kaut ko uzzināt par komponistiem, jo es gribu koncertos pastāstīt klausītājiem par to mūziku, ko es spēlēšu. Līdz ar to man kaut kas ir jāzina par šiem komponistiem. Bet man tomēr šķiet, ka pašu būtiskāko mākslinieks vienmēr par sevi pasaka savos darbos. Un pārējais, visas tās biogrāfiskās detaļas, tās ir daudz mazsvarīgākas nekā tas, ko viņš var pateikt savā darbā. Vai vecākiem ir jāspiež mūzikas skola, vai tomēr nē? Es saprotu, ka tavi bērni nav spiesti spēlēt klavierus. Ko tu ieteiktu vecākiem, kas šobrīd domā, ka viņi varbūt var uzaudzināt nākamo vestardu? Lūdzu, neuzaudziniet nākamo vestardu. Uzaudziniet kaut ko labāku. Un šeit, es domāju, runa par to, ka būtu nepieciešams bērnam palīdzēt, attīstīt spēju, koncentrēties uz kaut kādu padarāmo darbu un katru dienu to izdarīt maksimāli labi. Un katru dienu piedzīvot kaut nelielu izaugsmi, atrisināt kaut nelielus izaicinājumus. Un ir pilnīgi vienalga, vai tās ir klavieres, vai tā ir, darbmācība vai kaut kas pilnīgi cits. Jebkurā gadījumā spiest spēlēt kaut ko es negribu saviem bērniem, noteikti. Viņi arī nav izrādījuši pagaidām nekādu interesi par kādu mūzikas instrumentu apgūvi. Es to arī nespiedīšu. Ja galu galā šāda vēlme ir, tad to atbalstīt, protams, ir ļoti cienījami. Tur kāds bērns, kuram visu bērnību nācās spēlēt, aplaudē šādam padomam. Kur tu vestardi bija, kad mana mamma man spieda? Kā pastāvēt kā mūziķim kristietim, kurš kalpo Dievam starp mūziķiem bohēmistiem, kur kalpo sev un savam ego? Vēl ir mūziķi, kas kalpo sātanam arī, tā ka tur jau vesela plejāda ir ar daudz ko. Kā pastāvēt? Pastāvēt mēs varam tikai nebaidoties apliecināt Dievu, nebaidoties no tā, ka kāds par to pasmīkņās. Es pat pavadīju arī 2 nedēļas savu kolēģu lokā, un ne visi bija ticīgi cilvēki, ne visi piekrita daudz kam, ko es teicu. Bet es to teicu, jo, manuprāt, ir svarīgi par to runāt, svarīgi par to teikt, un tieši tanī brīdī, kad viņi redz, ka tu nebaidos to apliecināt, viņi sāk to cienīt. Un tad pirms mēs noslēdzam, varbūt es gribēju, lai tu drusku mums palīdzi vai māci par klasisko mūziku un kā viņu klausīties, kā mācīties viņu izprast.
Līdzīgi kā mana sieva man ir mācījusi arī doties uz kādām mākslas izstādēm un pavadīt laiku varbūt pie kādiem mākslas darbiem un mēģināt saskatīt kaut ko vairāk. Jo tomēr populārā mūzika ir salīdzinoši sekla. Savukārt klasiskā mūzika, kur pat ir, nav vārdi, kuros varētu ieklausīties, bet mūzikā ir dziļums. Varbūt, ka dažos vārdos par to, kā mācīties novērtēt šādu mūziku un iet šajā te dziļumā, to klausoties. Es varu pastāstīt, kā mans tobrīd vēl 5 gadus vecais dēliņš iemīlēja mūzikas klausīšanos. Viņam nebija nekāda interese vispār par mūziku. Viņš dzirdēdams, ka es spēlēju klavierus, vienkārši aiztais ausis, aiztais durvis, un viņam tā ir tukša vieta. Un tad, kādā jaukā dienā, es viņam izstāstīju par svēto erceņģeli Miķeli. Un par to, kā viņš pasaules gala dienā ar debesu karapulku palīdzību dosies sakaut sātana armiju un kāda tur būs briesmīga kauja. Un manam ļoti maskulīnajam dēliņam šie stāsti vienkārši uzsit asinis. Viņš grib dzirdēt vēl un vēl šos stāstus, kā tas viss notiks un kā tas Miķelis visiem ļaunajiem onkuļiem sados beidzot. Lūk, un tad es viņam teicu tā, bet vai tu gribi dzirdēt, kā tas izklausās mūzikā? Un viņš teica, jā, protams, ka viņš šis stāsts bija tā iedvesmojis, ka viņš teica, jā, kur to var dzirdēt? Un es labi zināju, ka ir pirms 100 gadiem sarakstīts itāļu komponista Ottorino Respighi, komponēts skaņdarbs ar nosaukumu Baznīcas vitrāžas. Un otrā daļa no šī cikla simfoniskiem orķestrim saucas Svētais erceņģelis Miķelis, kur šī te lielā kauja ir atainota mūzikas skaņās. Un tas ir 6 minūtes garš skaņdarbs. Un es mašīnā uz tādām skanīgām tumbām viņam uzliku šo skaņdarbu. Jums vajadzēja redzēt viņa sejas izteiksmes. Tas ir kaut kas, ko es neaizmirsīšu nekad. Viņš to skaņdarbu pirmo reizi dzirdēja pirms 1,5 gada. Un viņš vēl aizvien gandrīz katru dienu man lūdzu noklausīties šo skaņdarbu. Jā. Viņš ir kļuvis par vienkārši aizrautīgu simfoniskās mūzikas cienītāju. Mēs varam klausīties simfonisko mūziku daudz. Viņš pats man lūdz mašīnā uzlikt vēl kaut ko no Ottorino Respighi simfoniskās mūzikas. Mēs vienreiz veselu stundu no Rīgas līdz Tukumam pavadījām vienkārši mašīnā klausoties dažādas simfoniskās mūzikas skaņdarbus. Mēs aizējām uz koncertu, kur viņš var sēdēt 2 stundas nepakustējies, klausītamies, kā spēlē orķestris. Un tas viss tikai tāpēc, ka kaut kāds viņa temperamentam un viņa iztēlēja atbilstošs stāsts saslēdzās ar mūzikas skaņām. Un tas pavēra viņam durvis uz mūziku.